Cik ilgi kreditors var vērst piedziņu uz dāvinātu īpašumu? Esmu paņēmis kredītu bankā 2010. gadā. 2015. gadā uzdāvināju savu īpašumu dēlam. Kredītu bankai maksāju, bet sākot ar 2020. gadu vairs nespēju samaksāt. Vai banka var vērst piedziņu uz dēlam uzdāvināto īpašumu? Kad iestāsies noilgums? Jā, banka var vērst piedziņu uz dēlam dāvināto īpašumu līdz 2030. gadam. Noilguma termiņš sākas 2020. gadā, tad, kad nespējāt samaksāt parādu par saistībām, kuras bijāt uzņēmies pirms dāvinājāt īpašumu. Tātad ir jābūt 3 priekšnoteikumiem, lai banka varētu vērst piedziņu uz dāvināto īpašumu. Dāvinātājs nespēja samaksāt parādu un viņam nav citas mantas, uz ko vērst piedziņu. Dāvinājums veikts pēc tam, kad jau bija uzņemtas saistības ar banku, noslēgts aizdevuma līgums. Apdāvinātājs ir reģistrējis savas īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz dāvināto īpašumu. Noilguma termiņš piedziņas vēršanai uz dāvināto īpašumu ir 10 gadi kopš dienas, kad dāvinātājs nespēja samaksāt parādu bankai. Arī tad, ja dāvinātāja parāds kreditoram izriet no komercdarījuma.